Laukuma saimnieku statusā šodien Grobiņas sporta centrs, Liepājas futbola skola pret Valmieras futbola klubu. Dojs un arī Forsants Klementē. Atbild no Grobiņas. Laba atbilde šeit var izveidoties. Gaučevs sodlaukumā gaida piespāršēts. Sitiens ir un bumba ir vārtos Degī! Otrā minūte. Grobiņa vadībā un otrajā spēlē pēc kārtas. Zakārijas Degī triec bumbu mērķi. Nu, negaidīts sākums no Grobiņas puses, tāds kārtīgs spiediens jau no pirmajām sekundēm un faktiski pirms tam 8. jūlijas uzvar pret Tukumu. Nu, faktiski 3 mēnešu laikā 2 panākumi tikai. Forsants Klementē no viena pieskāriena izvēlējās sitienu veikt un šeit garām vārtiem. Priekšā ir Gaučis. Gaučis saņem bumbu, 1-1 situācijā nokļūst viņš ar Alekseičiku. Ar centrā aizsargu Gaučis ar korpusu labi nospēlē. Šeit gar vārtiem var iedot uz sitienu. Knapšs ar kreiso, Knapšs ultver bumbu Dāvis Ošs. Vēl viena laba iespēja Grobiņiekiem spēles ievadā, bet tomēr rudens futbols ir atšķirīgāks Latvijā no tā, ko mēs redzam vasarā un pavasarī. Un tagad brīvi labā mālā Zdegī un Mēģis atkal veido sadarbību. Zdegī pats uzsit šeit un Ošs rēģē. Pārvietojās viņš, lai bumba nenokļūtu vārtos, jo tā lido iekšā. Šajās divcīņās izskatās. Arī labi nospēlē laukuma vidū Vārslevans un uzreiz iespēle uz priekšu sekos kreiso mālu. Forsants Klementē pieslēdz Birka. Forsants gana maina virzienu, vairāk uz vidu, šeit laba saspēlē, un francūzis sit bumbu vārtos, taču atcitās Grobiņieki, izsit no līnijas bumbu Drožiņins. Ko, 11 metru soda sitiens tiek parādīts, vai? Tagad vēlreiz redzam, bet kas par ātru izspēli, kā nospēlē Vapne. Un te Drožiņins izsit bumbu, bet kontakts izskatās, ka Mālešam ar Forsānu Klementē. Jā, šis kontakts čempionātā 11 metrnieks Forsants Klementē ieskrienas, sit un arī iesit 1-1. Minē tomēr lecas stūrī, bet pa vidu iesita francūzis. Un Forsants Klementē valmieriešu kapteinis gūst savus 7. vārtus sezonā. Cīnīsies otrajā stāvā. Un Dojs ar galvu, Dojs arī gūst vārtus. Vajadzēja pateikt, viņam nav iespēja. Šeit pēc stūra sitiena Vapne uzliek uz galviņas viņam bumbu un Alijons. Dojs gūst vārtus, gūst savus 18. vārtus sezonā. Un par 1 vārtiem viņš atkal atpaliek no Režinaldo Ramiresa cīņā par virslīgas rezultīvākā spēlētāju titulu. Kontrolē, atstāja Birka. Un vēl dziļāk uz kreiso mālu. Un tagad vēl nē. Tagad vēl neskopja piespēle. Valmiera kārtīgi tempu ir paņēmusi un Dojs gūst vārtus, aizmuguras nav. Neceļ Karodziņu asistents un Alijons un Dojs ir precīzs. Paskatīties atkārtojumā, ja mums, šis rakurs. Bet ir krietni labāks rakurs, to jāsaka šobrīd. Tā. Aizmuguri, jā. Nu, paliek tā, tad nepanāk viņš Ramiresu. Mēs vēl nevaram pateikt, kas tad ir izcīnījis ceļazīme, vai tā būs Supernova, vai tas būs Alberts. Visticamāk, viena no šīm 2 vienībām. Dojs, ne, bet Jobs ātrs, iespēle sekot vārtu priekšā bumba, un tagad gan ir vārti, tagad gan bez pārkāpuma, bez aizmuguras un Valmiera panāk 3-1. Tur, kad, ja nebūtu vārtu, iespējams būtu 11 metrnieks. Redzam vēlreiz, Jobs piespēlē, Rīkošets un uz sit bumbu vārtos Vārslevans. Bet rāda uz 11 metru atzīmi Aleksandrs Anufrievs. Tā, kas mums strīkers ir laukumā. Opā! Izskriet cilvēks laukumā ļoti straujā tempā, tik straujā, ka mēs pat nepaspēsim parādīt šo strīkeri. Varbūt... Paspējam gan. Nu jā, varbūt jāskatās, ka tur ir darīšanās, tāpat neviens īsti nesako līdzi tam, kas tikko bija. Nu, tas Kirsītis, Zemeni mums ir bijusi. Nu, tas tāds Liepājas Kirsītis mums ir izskājis laukumā. Pendelē, gols 3-1. Forsants Klementē gūst vēl viens vārds, jau 8. un ar 3. piegājienu Valmiera gūst savus 3. vārdus. Tagad Malešam ar kādas. Nu, varbūt tagad kaut ko mainieku varēs izveidot, piespēle uz labo malu. Šādu ar bumbu. Un Knapšs pa stabu! Emils Knapšs spēcīgi uzšār. Un tieši šī epizode varēja atgriezt spēlē Grobiņniekus. Nu, tu pieminēji 20. datumu. Valmierai spēle ir 20. datumā un pret Liepāju. Bet pastīsimies šo pretuzbrukumu. Klosaki garām vārtiem. Klosaki aizbrauc pretī vārtiem, bet netrāpa šoreiz bumbu mērķi. Standarts no labā flanga.
Paslīt Kawasaki. Un kas tas ir? Tā ir piespēle rezultīvu. Nē, tomēr es vēl pirms tam 3 dažādi veidi, kā dabūt bumbu vārtos, bet vārtī kļuva neieskaitīti Valmierai šajā mačā. Sakrāti Penkeviets pa šo malu skrien kā no stāvošie valmierieši. Penkeviets gar vārtiem un tagad gan ir bumba vārtos un tagad gan ir Dojs un tagad gan ir 4-1. Jā, tas jau notika kompensācijas laika pirmajā minūtē. Nemaz nepamanījām, klāt sautais tiesnes mums parāda šo informācijas dēlīt, bet mēs redzam ekrānā, ka ir pielikts 4 minūtes un pirmā kompensācijas minūte jau būs aizvērtējis. Un ar to gan viss šajā spēlē ir galā 4-1. Valmiera jau tumsā pie mākslīgā apgaismojuma izcīna 3 punktus un pārtrauc savu 3 zaudējumu sēriju.